Šis ir stāsts par kādu notikumiem bagātu vietu pašā Latvijas ģeogrāfiskajā centrā. Lūk, mūsu varoņi. Kas tas? Ikšķile. Pirmā pasaules kara laikā vāciešu ierīkotais šausliešu dzelzceļš no Ikšķiles uz Baldoni miera laikā attapīgajiem ikšķiliešiem ļaus tikt pie savas zirgu tramvaja. Arhitekta Paula Kunziņa projektēto baznīcu ikšķilieši uzcēla 1935. gadā. Pēc 70 gadiem atjaunota, tā joprojām piesaista skatus ar harmoniskajām formām un dod patvērumu izslāpušajām dvēselēm. Pirms vairāk kā 825 gadiem šeit ieradies vācu bīskaps Meinards, nesdams kristietību Daugavas lībiešiem. Būtībā te aizsākusies modernās Latvijas vēsture. Runā, ka Meinards, būdams gudrs vīrs, apmeties Ikšķilē 2 iemeslu dēļ. Šeit dzīvoja laipni un atsaucīgi cilvēki, un te bija vairāku nozīmīgu ceļu krustpunkts. Ceļi savienoja Rietumu Eiropu ar Polotskas kņazisti, bet lietuviešu un zemgaļu zemes ar turīgo Novgorodu. Iedzīvojies jaunajā vietā, 1185. gadā Meinards uzcēlis baznīcu, pirmo mūra celtni Baltijā. Vēlāk tā kļuvusi par labi nocietinātu vietu. Gadsimtu gaitā baznīca tika vairāk kārt pārbūvēta. Pirmajā pasaules karā baznīca sagrauta, bet tās drupas stāvējušas Daugavas augstajā krastā līdz Rīgas Hes ūdenskrātuves izveidei. Tādu šo vietu 18. gadsimta beigās ieraudzījis etnogrāfs un mākslinieks Johans Kristofs Broce. Ikšķile vēl nenojauš, kādus pārbaudījumus liktenis tai sagatavojas tuvā un tālā nākotnē. Gandrīz 100 gadus līdz pat Pirmajam pasaules karam šeit pie vecā Polotskas ceļa atradušās Krievu armijas vasaras nometnes, tepat arī pareizticīgo baznīca. 1915. gadā pasaules karš ir atnācis līdz Ikšķilei. Puika, laižam, papildus spēkus gaida. Tai pretī 2 gadus atradies Ikšķiles priekštilta nocietinājums, vēlāk saukts par Nāves salu. Pāri Daugavai izveidots tilts munīcijas piegādei un ievainoto evakuācijai. 1916. gadā šeit noticis vācu armijas gāzu uzbrukums. Dažu stundu laikā nosmacēti ap 2000 Kameņeckas pulka karavīru. Savu mieru viņi atraduši Kapara Āmura brāļu kapos. Bet kas notiek netālajā Tīnūžu muižā?
Kādreiz saukta par Lindenbergu, arī tā tikusi ierauta vēsturisko notikumu virpulī. Muiža pārdzīvo Pirmo pasaules karu, bijusi lieciniece 1919. gada Latvijas atbrīvošanas cīņām. Kas tas? Meklē jaunkundze, melnbaltā kleitā, brauca uz Ikšķili. Lūdzu atsaukties nopietnos precību nolūkos. Mūsu varonim gan ir dūša! Latvijas brīvvalsts laiks. Ikšķilē sākusies ļoti aktīva sabiedriskā dzīve. Līdz ar citām biedrībām nodibināts pat savs aeroklubs. Ik gadus notikuši aviācijas svētki, kuros piedalījies arī pašu ikšķiliešu būvētais planieris Daugava. Aizsāktās tradīcijas mūsdienās turpinās. Inteliģences veidošanās un aktīvā sabiedriskā dzīve uz visiem laikiem iezīmējas Ikšķiles garu. Mākslinieks, Mākslas akadēmijas rektors Jānis Kuga, ap sevi pulcējis radošas personības, ritējusi bagāta kultūras dzīve. Sapnis par ciemu Bērzu ielūkā piepildījies, bet Kugas namā saimnieko topošie mākslinieki. Runā, ka tur joprojām mīt viņa gars. Pēc Otrā pasaules kara atkal jauni laiki. Lauku saimniecības apvienotas kolhozos. Tomēr Ikšķiles kā kurorta, atpūtas vietas un dārzu pilsētas tēls turpinājis veidoties. Ikšķilieši vienmēr bijuši arī sportiski. Daiņa Brēņas un Aigara Kriķa bērnības ziemas prieki pašu būvētajā kamaniņu trasē aizveduši abus līdz pat olimpiskajām spēlēm. Gada sākumā ikšķiliešu iniciatīva nav ne drusku mazinājusies. Ikšķilieši uzceļ sev skaisto brīvdabas estrādi. Estrāde atceras Latvijas pirmos publiskos līgo svētkus 1981. gadā, atceras pirmās kultūras fonda kopas un pirmās Latvijas Tautas frontes atbalsta grupas dibināšanu. Mainās varas, iet laiks, bet pilsētas gars paliek nemainīgs. Ikšķilē vienmēr ir savs viedoklis, jo te dzīvo gudri, radoši un aktīvi cilvēki. Gadsimtu tradīciju mantinieki. Atbrauciet, paši redzēsiet!